Madonas novada pašvaldība un Tartu pagasta pašvaldība ir vienojušās par kopēju projektu ieviešanu Eiropas Savienības starpvalstu programmu ietvaros. Madonieši uzņēma igauņu viesus Tartu pagasta pašvaldības vadītāja Aivara Sopa vadībā. Igauņu delegācija apmeklēja Madonas valsts ģimnāziju, kur Tartu pašvaldības Lahte ģimnāzijas skolēnu pārstāvji tikās ar skolēnu padomi, iepazinās ar skolu un tās darbību. Līdztekus norisinājās nodomu sarunas pašvaldību un ģimnāziju vadības līmenī. Galvenais mūsu sadarbības mērķis ir izveidot projektu, kas balstīts uz ideju par skolu sadarbību. Mūsu pašvaldībām ir labas skolas, kas varētu veiksmīgi sastrādāties. Es domāju, ka svarīgs iegūms ir latviešu un igauņu skolēnu savstarpējā pieredze. Sarunu pamatvirziens bija kopīgi iecerētais Est-Lat programmas projekts Mediju klašu attīstība Lahte ģimnāzijā un Madonas valsts ģimnāzijā. Minētais projekts ir izstrādāts un iesniegts izvērtēšanai. Ja tiks saņemts atbalsts, projekta ietvaros tiks izveidota mediju klase Madonas valsts ģimnāzijā, kurā darbosies mediju interešu izglītības pulciņš. Pulciņā varēs iestāties skolēni no visām Madonas vidējās izglītības iestādēm. Tas paredzēts skolēniem, kuri vēlas turpināt izglītību mediju jomā, kā arī citiem interesantiem. Aprīkotā mācību telpa tiks izmantota arī mācību stundām, piemēram, svešvalodas apguvēji. Jāpiebilst, ka Igaunijā ir vidējās izglītības programmas ar mediju un žurnālistikas virzienu, kāda tiek realizēta arī Lahte ģimnāzijā. Iecerētā projekta konsultanti un partneri ir SIA Valmieras televīzija. Viennozīmīgi tā ir pieredze gan mums, gan arī igauņu skolai. Un skolēniem tās ir arī angļu valodas zināšanas, jauni draugi. Un tā kā es vadāju šīs meitenes, kas bija atbraukuši arī pa mūsu skolu, viņas pašas atzina, ka viņas to ļoti gaida. Šo sadraudzības iespēju viņām jau prieks, ka viņas varēja atbraukt uz Madonu, un tagad mēs gaidām, kad varēsim aizbraukt pie viņiem. Mūsu skola citreiz brauc labākie skolēni uz Vācijā, bet tur netiek dota iespēja visiem. Tur tiek dota iespēja tiem, kam padodas labi mācībās un tam līdzīgi. Bet šajā apmaiņā tiktu dota iespēja visiem skolēnu padomēji, teiksim, arī mūsu avīzē Maģiskā. Un prieks, ka tāda sadraudzība ir izveidojusies tieši ar kaimiņu valsti, nevis kādu vēl tālāku zemi, jo mums ir jāuzlabo attiecības gan ar Lietuvu, gan ar Igauniju. Un ar Igauniju mēs jau šo taciņu tagad ieminam. Tiekoties ar kaimiņu valsts pašvaldības un izglītības iestādes pārstāvjiem, izvirzīts mērķis turpmākai sadarbībai, un aprīlī plānots doties atbildes vizītē uz Igauniju, norādīja Madonas valsts ģimnāzijas direktore Vanda Maderniece.